Vai par mākslīgā intelekta lietošanu būtu jāmaksā tāpat kā par komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, par elektrību vai ūdeni? Pagaidām tas ir izskanējis tikai tādā idejas līmenī, un to ir paudis OpenAI vadītājs Sams Altmans šogad martā vienā no Amerikas infrastruktūras samitiem. Jāsaka, ka tas nav tāds oficiāls OpenAI vadības uzņēmuma paziņojums presē un visiem ChatGPT lietotājiem pasaulē, tostarp Latvijā, Baltijā, bet tomēr šāda ideja ir iesakņojusies Altmana prātā, galvā, tātad, ka drīzumā kaut kas tāds varētu notikt un apmaksas modelis līdzinējais varētu mainīties. Un tā kā ChatGPT ir viens no populārākajiem mākslīgā intelekta rīkiem pasaulē pēc lietotāja skaita, jau šobrīd pēc pēdējiem datiem jau ir pārsniedzis 900 miljonus lietotāju visā pasaulē, jau pārkāps 1 miljardu robežu. Jāstāsta, kādi dati būs gada beigās, bet tā ir pirmajā vietā šis te rīks, un nākamajā seko Google Gemini un tad Anthropic ar Cloud un saviem modeļiem, un tad visi pārējie rindā Perplexity un Grok un tāpat tās arī Meta, Facebook, ko piedāvā. Līdz ar to šāda te ideja Altmana galvā patiesībā rada ļoti daudz jautājumus, jo šobrīd daudzi ChatGPT lieto bez maksas arī Latvijā, ne jau arī visi uzņēmumi un privāti personas to visu apmaksā, jo tas bezmaksas modelis rīkam ir samērā labs un savāc labu informāciju, vismaz primārā līmenī, kas ir jāpārbauda, bet tāpat tās var izdarīt galvenās funkcijas, ka nemaz nevajag to maksas abonementu, nākamo pakāpi un arī vēl augstāku pakāpi, kur ir vēl vairāk visādi labumi tiek piedāvāti. Tas nākamais līmenis apmēram tur, cik tie $20 mēnesī vai vairāk, un tad vēl nākamais tur $100 mēnesī un vēl vairāk. Un tagad Altmans, lai arī uzņēmums to nav vēl prezentējis un teicis presē ASV un visai pasaulē, ka tagad tā būs, ka maksās kā par elektrību, tomēr Altmans to domā tā, kad tā kā elektrība, cik patērējam, katrs tik arī maksājam. Arī par internetu savā ziņā, lai gan tagad jau mums ir Latvijā ir bezlimita telefonos, un pieņemsim, ka tāpat kā par elektrību, jo viņš piesauc tieši elektrību, ūdeni, tātad pēc skaitītāja, tā teikt, cik, un varēs lietot pēc savām vajadzībām. Un patiesībā šī te ziņa ir 2026. gada marta vidū, šī te konference Amerikā notika, bet līdz Latvijai patiesībā nav nemaz tā teikt atlidojusi, nonākusi, jo tā kā ziņu mēdīji un tādi mazs mēdīji, kas apraksta, ko dara Trumps šur vai tur un ko dara Ilons Masks kosmosā, tā īsti šis te izteikums no OpenAI vadītāja nav nonācis līdz Latvijai. Bet Amerikā to jau ir pēdējo mēnešu laikā ir aktīvi apsprieduši biznesa un tehnoloģiju žurnālisti un masu mēdī, kas tāpat nišu vairāk tā kā apraksta, un samērā tas arī man ir nedaudz satraucoši, jo es to pamanīju angļu valodā, un uzreiz arī par šo lietu vēl neesmu runājusi, un tagad, teiksim, iedziļinājos un sāku domāt,
kā tas varētu iespaidot gan lietotājs, gan pasaules ekonomiku un lielvalsts un mazāks valsts un lielāks un mazāks uzņēmums un bagātākus un nabagākus lietotājus. Un faktiski tur ir ļoti daudz diskutabulu jautājumu arī augstskolu līmenī, profesoru līmenī, kas māca tāpat IT lietas, tehnoloģijas un eksperti, kas strādā šajā IT nozarē. Un tas būtu tāds jautājums, ko vajadzētu varbūt tā kā ekspertiem arī sniegt savu viedokli, kāda tas būs tagad. Pēc skaitītāja mērīsim mākslīgā intelekta patēriņu. Nu, interesanti. Kā tas tokeni, saucamie tokeni, pat grūti latviski to pateikt, žetoni, tā kā vārdu, ne pilni vārdi, ne zilbes, tokeni. Grūti tulkojams vārds, bet tas tā kā varētu tā kā uzskaitīties un ja elektrībai, ūdenim ir kaut kādas savas mērvienības, ja, tad attiecīgi kā izmērīt mākslīgo intelektu, ko patērē ChatGPT, mēs ko lietojam jautājumu uzvednēs promptos un ko saņemam atbildēs, izskatās varbūt Altmanam tā ļoti viegli, ka tūliņ pat pieslēgsimies, kā tur tehnoloģija eksperti Amerikā un tāpat arī Indijā to ir aprakstījuši tādos tehnoloģiju izdevumos, digitālajos. Nu kā tad pieslēgsimies kā Wi-Fi mākslīgajam intelektam un tad lietosim un maksāsim kā pēc skaitītāja. Un labi, vēl par to tehnisko pusi, kā to varētu uzskaitīt, ir viena lieta, bet otra, pa ko es iedomājos, un trešā lieta ir izglītības lietas un ekonomikas lietas starp valstīm. Un vai tagad, ja kaut ko tādu ievieš, ka tas ir pamat pakalpojums, kā komunālais pakalpojums, ko mēs te katru mēnesi maksājam, vienalga, vai tā ir Amerika, vai Latvija, vai Ķīna, vai vienalga, kura valsts, mēs maksājam noteikts komunālos pakalpojums, tad pienāktu klāt vēl viens par inteliģences izmantošanu, mākslīgās inteliģences izmantošanu. Bet tas, man liekas, radītu tādu lielāku plaisu tiešām starp turīgākiem cilvēkiem un trūcīgākiem cilvēkiem, un jo īpaši arī Latvijā, kur tā rocība jau nav tāda kā Amerikā un Eiropas lielvalstīs, ja. Un tāpat ir arī uzņēmumu vidū, ir lielāku uzņēmumu, mazāku uzņēmumu, un līdz ar to sanāk. Tie, kas var vairāk samaksāt, tie var izmantot vairāk, un kas mazāk, viņš varbūt tur neko neizmantos beigās, un varbūt tās tikai mazliet, ja, cik tie eiro makā kontā būs, tur 10, 15, cik viņš varēs mēnesī atļauties. Un ja viss virsās uz šo te milzīgo attīstību pasaulē saistībā ar mākslīgo intelektu, kā tad tā sanāk, ka līdz šim uztrenēja šos te mākslīgā intelekta rīkus, kā ChatGPT un Gemini un citus, balstoties uz kolektīvo pasaules sabiedrības inteliģenci, tika savākti publiskie digitālie dati no visiem pieejamiem avotiem internetā, kas vien ir, un izmantot bez autora tiesību un visādi citas apmaksāšanas, un apmācīja pašu cilvēku uzdodot promptus un uzvednes rakstot, apmācīja šos te modeļus, ja nebija atslēguši šo te iespēju, ja, kad nemācās no tā visa, tad sanāk, mēs cilvēki visā pasaulē apmācām šos te modeļus. Pēc tam pienāk brīdis un tā diena, kad
šie te milzīgie ASV IT uzņēmumi, varbūt nākotnē vēl citi, bet šobrīd šis te OpenAI, kas vadītājs, ko izteicies, pēkšņi pasaka, nu, tagad jāsāk maksāt. Tā kā savāca no visiem šo te intelektu un pēc tam, nu, tagad maksāsim kā par komunālo pakalpojumu. Tāpat kā elektrība jums. Nevarat samaksāt, gaisma jums nebūs. Telefonu jūs neuzlādēsiet datoru, neuzlādēsiet lampu, neieslēgsiet televizoru, neieslēgsiet automašīnu, neuzlādēsiet un nekur tālāk netiksiet. Un viss. Un sanāk, ja tagad var bez maksas, teiksim, cilvēki, kam nav tā rocība iespējas, var ar kaut ko pamācīties, tajā visā paskatīties, vismaz līdz pasakot, ja ne lietot darba lietām, teiksim, ja, vai privātām lietām, ģenerēt kādu attēlu, tekstu, apsveikumu un kaut ko, tad tagad viss, ja tādu kaut ko ievieš, un par to runā jau tie tehnoloģija eksperti, ka tas varētu pavisam drīzumā būt, ja, un tāda doma viņam ir Altmanam, tad līdz ar to, jā, nu, tad tas radīs arī tādu ekonomisko plaisu ne tikai katras valsts iekšienē starp tādiem uzņēmumiem, kas to varēs vairāk vai mazāk apmaksāt un starp cilvēkiem, bet arī starp valstīm Eiropā, starp lielvalstīm pasaulē un tā tālāk. Tad arī viena kļūs vēl bagātāki un otra vēl nabagāki un lielvalsts vienas ekonomiski straujāk attīstīsies līdz ar to un citas mazāk, un var ļoti attīstīties tiešām šī te nevienlīdzība. Manuprāt, ja tiek izmantot šis te mākslīgā intelekta modeļu apmācība, arī OpenAI izmantoja ChatGPT un joprojām izmanto, un to mēs redzam, kad tas tiek izmantots un vākts un tāda, manuprāt, taisnīgi būtu vismaz 50 uz 50, tad likt 50-50, kā saka, teiksim, lai kaut kādu procentu daļu var izmantot un pēc skaitītāja nemaksāt par šo intelektu izmantošanu, mākslīgā intelekta izmantošanu kā elektrību, ja, kā komunālo pakalpojumu. Un tad kaut kādu daļu, ja grib vairāk lietot, ja ir sasniegts limits, ja, un tad jau iegriežas tiešām tas skaitītājs. Jo sadāk pavisam negodīgi spēle sanāk. Jā, mēs attīstamies un atsevišķi ASV uzņēmumi, un, protams, tas ir, tas taču ir labi, ja, kad attīstās tehnoloģijas un jauns ieviešas, kas var būt pat tiešām liederīgs gan privāti, gan darba ziņā, gan uzņēmumiem var kaut kā uzlabot darbību un tā tālāk. Bet, lai būtu šīs te iespējas, lai nebūtu tā, ka tās lielās ASV tehnoloģija firmas kļūst tikai bagātākas, beigās uz visu to pasaules iedzīvotāju rēķina. Un tas ir tiešām tāds, būtu Latvijā arī šāda diskusija vajadzīga, vismaz informācijas tehnoloģiju uzņēmumu ekspertu vidē, semināros, sanāksmēs, kur sanāk kopā un spriež par aktualitātēm, varbūt kaut kādu viedokli arī paust, vai tas ir pieņemami, nav pieņemami un cik ētiski. Protams, tas nav OpenAI kaut kāds oficiāls viedoklis, bet tāda doma ir. Un beigās, ja grib tiešām, lai pasaulē ievieš vairāk mākslīgo intelektu, tad liela daļa, tā teikt, tiks izmest ārpus laivas. Peldiet kā protat, bet mēs te citi maksājam kā par elektrību, kā par ūdeni, un mūsu laiva, kā saka, ātrāk peld uz priekšu un sasniedz mērķus, bet jūs tur pārējie, kas nevar samaksāt, kūļājaties vien tālāk. Te pat tiešām ir viela pārdomām.